Kur vēl jūs redzat reāli pielietojumu šiem besiem Latvijā? Nu, skaidrs, jums ir savs biznesa modelis, bet ir varbūt vēl kaut kādas, teiksim, iespējas no lietotāju pieredzes vai kur vēl? Kas būtu reāli vēl tas klients? Principā man ir partneri kompānijas, kuriem ir ražošanas process. Ražošanas procesam ir nepārtrauktība vajadzīga, un ja viņam kaut kas, teiksim, ar elektrību tajā procesā notiek, pazūd kaut uz brītiņu, kaut uz, teiksim, dažām sekundēm, ja, tad viņam ir zaudējumi, kas ir izmēram dažreiz 10 000. Ja. Viena šāda baterijas sistēma, ja, viņam vienkārši šādus zaudējumus jau, principā, 1-2, teiksim, avārijas pilnībā atsver, teiksim, un tas nozīmē, ka investīciju atgriešanās var notikt jau varbūt 1-2 gadu laikā tajā situācijā. Ja. Nu, tāda risinājuma varētu būt arī. Nu jā, un rēķinot to, ka šis var būt ne tikai kā ražotājiem, bet tikpat labi kaut vai jebkurai, kaut kādai pat pašvaldības iestādes arī varētu pēc būtības izmantot pareizi kaut kādos savos objektos. Potenciāli jā. Piemēram, esam runājuši kādreiz, teiksim, arī ar draugiem par degvielas pildu stacijām, kas ir kaut kur nekurienes vidū. Ja? Šobrīd viņiem ļoti vienkārši. Viņiem atved benzīnu, dīzeli, ielēja cisternās, viņiem tur ir. Vadiņš tur pienāk. Nekāds tāds, kas knapi spēj. Tas nozīmē to, ka nekurienes vidū, ja tev vajag mašīnu uzlādēt, vadiņa tad nav. Bet pa nakti jau var tādu bateriju uzlādēt un pa dienu atbrauc un uzlādē. Arī tāda varianta pastāv.